Labdien! Šī ir otrā daļa no sērijas, kā aug. Šajā raidījumā mēs aplūkosim Pēteri. Skatīsimies, kā viņš aug. Skatieties uzmanīgi. Ciet. Viņš iet, viņš nesaprot pats, ko viņš dara, bet viņš aug. Viņš drīz izaugs par lielu tauriņu. Ejam augšā, tālāk, tuvāk viņam. Mēs negribam viņu aizbiedēt. Viņš kaut ko ir atradis sev ēdamu. Viņš laikam mūs ir pamanījis. Skatāmies uz leju. Viss kārtībā. Viņš mūs brīdināja, ka mēs nedrīkstam viņam tuvoties. Viņš atkal mūs ir pamanījis, laikam. Šis bija otrais brīdinājums. Mums tiešām jācenšās ieturēt distanci no viņa. Koki. Šeit lejā tagad. Tās ir viņa ikdienišķās. Es nezinu, kas ir ikdienišķais. Ejam viņam līdzi. Šeit mēs varam redzēt, tā ir Pētera ala. Viņš lien iekšā pa naktīm. Bet mēs arī varam redzēt, ka pēc šīm lapām tā ir vecala. Tātad viņam vairs nav vajadzīgi. Turpinām viņam sekot. Esam tālāk prom, viņš var pazust. Viņš ļoti liela maskēšanās meistars. Viņš var pazust jebkur brīdi mežā. Ejam tālāk. Skrienam. Mēs viņu sabaidījām. Moskīti. Mēs viņu esam sabaidījuši. Viņš nāk uz mūsu pusi. Viņš nāk uz mūsu pusi. Cerams, ka viņš mūs nepamanīs. Mums jāmūk prom. Viņš atrada savu ēdamo. Viņš atrada kaut ko. Kas tika atrast? Rakstlīte ir. Raksta savu jaunas mājas. Labi.